Labdien visiem! Sāksim šodien šo diskusiju, kas sauc Latvijas kultūras telpa izglītības loma un nozīme mākslas izpratnē. Mans vārds ir Maija Rudovska. Esmu šeit aicināta moderēt šodien diskusiju. Esmu mākslas kuratore, arī mākslas kritiķe un pētniece. Un mēs šodien atrodamies brīnišķīgā vietā, tas ir Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā, un izstādē Atrast augu sevi, ko ir organizējusi Art Teritorija kopā ar universitāti. Un šis pasākums ir veltīts 105 gadu jubilejai, ko universitāte svin šogad. Jā, paldies par šo aicinājumu. Esmu šeit pulcējusi virkni cilvēku šodien, kuri palīdzēs man sarunāties par mākslas un izglītības jautājumiem. Un galvenais šīs diskusijas fokus šodien ir principā izglītības nepieciešamība un klātesamība mākslas uztverē un apguvē. Kādēļ mākslai vispār vajadzīga izglītība un izglītībai māksla? Kāda ir šo jomu savstarpējā mijiedarbība šodien 21. gadsimtā? Izcilais mākslinieks Jozefs Bojs, visiem zināms, kā konceptuālists, ir teicis, būt skolotājiem ir mans lielākais mākslas darbs. Ko viņš ar to ir domājis? Tas tāds filozofisks jautājums. Es gribētu pati teikt, ka to var interpretēt divējādi, ka mākslai pēc būtības piemīt pedagoģisks raksturs, jo tā gan audzina, gan izglīto, bet otrkārt, katram māksliniekam ir sava motivācija, kādēļ viņš rada mākslas darbu, kas ir tā viņa vajadzība, un beigās viņš ir arī šis te skolotājs, jeb mediātors starp sevis radīto, jeb šo te radošo darbu un publiku, jeb skatītāju, kontekstu un tā tālāk. Es gribēju sākt ar šo citātu, principā, lai veicinātu tādu domu apmaiņu šodien un arī liktu mums visiem padomāt, kurā brīdī mākslinieks ir pedagogs un vai māksla un mācīšana vispār ir atdalāma. Attiecīgi diskusijā šodien esmu aicinājusi piedalīties dažādu jomu profesionāļus. Visi no viņiem ir saistīti ar radošo sfēru un ar mākslu, bet arī ar izglītību kaut kādā ziņā. Tie ir gan kuratori, gan mākslinieki, gan institūciju, organizāciju vadītāji. Došu vārdu katram no jums iepazīstināt ar sevi, tā ļoti īsi. Kas jūs esat un ko jūs darat? Un kāda jums ir saistība ar mākslu un izglītību? Es sākšu šeit ar Māru. Jā. Labdien visiem! Mans vārds ir Māra Žēkara, un es strādāju Latvijas laikmatīgās mākslas centrā gan kā kuratore, gan kā izglītības projektu vadītāja, gan arī strādāju ar pētniecības projektiem, bet arī ar auditoriju. Tā kā mans tas tvērums ir diezgan plašs, jo strādāju institūcijā, nevalstiskajā organizācijā jau diezgan ilgus gadus. Un kaut kā, jā, varbūt saprotot, kā darbojas nevalstiskās organizācijas, ka tiešām katrs darbinieks brīžiem viņam ir jādara pilnīgi visas funkcijas organizācijā, lai tā varētu tikt uz priekšu, tad tiešām esmu izgājis visam šim ciklam. Un arī man ir savi novērojumi, kas man ir palīdzējuši tieši darbā ar auditoriju, kas nav tāds vienas dienas projekts, bet tomēr tas ir tāds ilgtermiņa projekts. Sveiki! Mani sauc Ingrīda Pičukāne, es esmu māksliniece un arī skolotāja Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā. Es strādāju jau 7. gadu, kas varbūt nav tāds iespaidīgākais cipars, kas man ir noteikti daudz kolēģi, kas strādājuši daudz ilgāk, bet es arī pirms tam esmu vadījis workshopus ļoti dažādām grupām, gan bērniem, gan senioriem, un arī strādājusi gan Liepājas universitātē, gan arī Mākslas akadēmijā, kā skolotāja vai pedagoģi, precīzāk. Un, jā, manā mākslā, manuprāt, diezgan būtisks ir izglītojošais faktors. Es lielākoties strādāju feministiskās mākslas jomā, un, manuprāt, tur ir milzīgs lauks joprojām
kur izglītoties, un es ļoti cenšos savā mākslā ar to strādāt. Jā, man tas liekas ļoti būtiski, lai cilvēki labāk saprastu, viņus ir jāizglīto. Tāpat kā skolā, tāpat arī mākslā. Labdien! Mani sauc Aija Tūna, un es esmu iemācījusies saņemt drosmi un teikt, ka es esmu programmas Latvijas skolas Soma radītāja un vadītāja šobrīd. Jo patiešām es esmu bijis no paša sākuma klāt pie šīs programmas rašanās, un tas iemesls, kādēļ man uzticēja šo pienākumu un kādēļ es to ar prieku uzņēmos, ir laikam tas, ka es esmu ilgus gadus darbojusies pedagoģijas jomā, bet es esmu no tiem, ko sauc par staigātājiem pa robežām, un es esmu vienmēr ieklīdusi kultūras lauciņā, sabiedrisko attiecību lauciņā, personāla vadības lauciņā, un patiesībā visur, kur es eju, visur tā kultūra ir. Un tagad šajā te programmā mēs būvējam to tā, lai vārdu izglītība aizstāt ar vārdu mācīšanās. Un par to es labprāt vēlāk parunāšu vēl. Man sauc Ingrīda Irbe, un man ir 30 gadu pedagoģiskā darba pieredze. Pēc profesijas es esmu gleznotāja, bet kopš mācību laika Mākslas akadēmijā es jau sāku strādāt par pedagogu, un arī vēl pirms tam, kad mācējos vēl Jāņa Rozentāla mākslas vidusskolā, man arī jau bija pieredze strādājot krievalodīgo skolā, kā zīmēšanas skolotājs. Tās divas šīs intereses par mākslu, par glezniecību un pedagoģiju man ir bijušas, var teikt, kopš agras jaunības un bērnības. Pedagoģijā es strādāju ar lielu prieku, un šis prieks ir divās darba vietās. Visu mūžu ir bijusi interešu izglītība. Es esmu strādājis interešu izglītības iestādē, kas šobrīd tā nav, viņa ir apvienotā, bija Bērnu jauniešu centrs Mīlgrāvis. Šobrīd es strādāju Rīgas Bērnu jauniešu centrā Altona. Esmu studijas zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas studijas vadītāja, bet man ir arī pieredze kā direktora vietniecei interešu izglītībā strādājot. Un otra darba vieta man no 1996. Gada ir, vairāk mēs pazīstam šo Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti. Šobrīd viņai nosaukums fakultātei izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāte, bet tas ir tas pats. Jā. Tā ir tā pieredze, ar kur es tad dalos. Es redzu, kā pa šiem 30 gadiem, kas ir noticis mākslas izglītībā, vai viņa ir attīstījusies, vai viņa ir stāvējusi uz vietas, vai tur kaut kas ir noticis slikts, vai ir kaut kas labs. Tas šajā laikā ir ļoti labi redzams, jo es strādāju visus šos gadus ar bērniem, ar studentiem, un studenti ir bijuši dažāda vecuma, tādi, kas ir jaunāki par mani, tādi, kas ir bijuši vecāki par mani, tādi, kas ir bijuši kādreiz mani mākslas pedagogi, bet nebija pabeiguši augstāko izglītību, un, lai to iegūtu, tad ir mācījušies Latvijas Universitātes šajā te pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Tas īsumā par mani. Labdien! Mani sauc Ilze Vītola, un man ir, kā jau vairumam, arī vairākas tad nodarbību virzieni, un divi galvenie ir, es esmu docente Latvijas Mākslas akadēmijā jau diezgan daudz gadus, un tas mans lauks ir mākslas pedagoģija. Un tāds otrs virziens, ko es gribētu iezīmēt, ir es esmu dibinātāja un vadītāja Mākslas izglītības centrā Trīs krāsas, kas arī jau pastāv
pār pa 20 gadiem, un man ikdiena ir darbs ar studentiem Mākslas akadēmijā un ar bērniem Mākslas izglītības centrā 3 krāšus, kur šobrīd mums ir ap 90 audzēkņu. Paldies. Mani sauc Artūrs Punte. Esmu dzejnieks un skaņu mākslinieks, apvienības Orbīta dalībnieks. Mana saskarsme ar izglītības sistēmu ir diezgan epizodiska. Es piedalījos ilgtermiņa projektā, ko inicijēja un organizēja Laikmetīgās mākslas centrs. Projekts saucās Mākslinieks ir klātesošs. Un vadīju atsevišķas kaut kādas darbnīcas, vadu ik pa brīdi. Un arī skolas somā piedalos ar Laikmetīgās mākslas centra starpniecību. Arī ik pa brīdi vadu darbnīcas, kas ir saistītas ar skaņu mākslu skolās. Paldies visiem par ievadvārdiem. Un es gribētu sākt ar tādu diezgan visaptverošu jautājumu, varbūt pat nedaudz tādu filozofisku. Kādēļ mākslai ir vispār vajadzīga izglītība un izglītībai māksla? Es saprotu, ka tās atbildes varētu būt ļoti dažādas, varbūt ne visiem došu izteikties. Sākšu ar Aiju. Aija, varbūt jūs varat pakomentēt šo jautājumu no savas perspektīvas, no savas pieredzes. Es gribētu teikt, ka cilvēkam ir vajadzīga gan šī izglītība, mācīšanās, un māksla ir viens veids, kā raudzīties uz pasauli un kā izteikt sevi. Un tur mums tāds trīsstūris veidojas, un tas ir tāds stabils trīsstūris, un tajā faktiski ietilpst visa pasaule. Man liekas, ka ir ļoti svarīgi nevis mācīt par mākslu, bet radīt iespēju, sākot jau no ļoti agra vecuma, ikvienam cilvēkam pieredzēt mākslu. Neeksaminējot, vai es pareizi sapratu, ko tas mākslinieks tur ir gribējis pateikt, parādīt, bet mēģināt ielūkoties sevi un saprast, ko man šis liek domāt. Programmā Latvijas skolas soma mēs daudz runājam ar pedagogiem par to, ka ir vajadzīgas pirms un pēc norises, respektīvi, ejot uz kādu mākslas notikumu, ir labi jau kaut ko zināt, un atgriežoties ir ļoti vērtīgi aprunāties, kas ir noticis, bet iet tālāk par patīk, nepatīk, par emocionālo virskārtu. To ir viegli pateikt. Man patīk, man nepatīk. Bet tad mēs pieslēdzam tos labos jautājumus, kāpēc man patīk vai nepatīk. Kāpēc man šis tik ļoti krita uz nerviem? Droši vien kaut kāds iemesls ir manā pieredzē, tās trūkumā vai kādā citā apstāklī. Un tā mēs mākslu redzam kā sevis iepazīšanas, sevis attīstīšanas iespēju. Un svarīgi ir, lai būtu šī mākslas izpratnes kompetence, un tad nāk izpausmes kompetence ar zīmēšanas stundām, vizuālās mākslas stundām, interešu pulciņiem, lai tā doma ir klātesoša katrā darbiņā, ne tikai skaisti uzzīmēts, bet kāpēc tu zīmēji tā? Tas tā īsumā laikam. Man ļoti patīk, nesen es tādu trāpīgi, manuprāt, apkopojumu lasīju, ka māksla un kultūra kopumā dziedina, iedvesmo, izglīto, sniedz prieku un savieno cilvēkus. Un man liekas, katrs tas komponents ir tik ļoti, ļoti svarīgs, un pie katra ir tik daudz ko darīt, un tas ir vairāk nekā didaktiski mācīt. Un uz to mēs cenšamies iet. Jā, ļoti skaisti pateikts. Māra, vai jūs piekrītat aizteiktajiem, varbūt var pakomentēt drusciņu no savas perspektīvas? Jā, es noteikti piekrītu aizteiktajam, un
tiešām gribu īpaši izcelt to mākslas un kultūras spēju veicināt labklājību visos cilvēku, visos līmeņos, visos vecumos. Un tas ir arī tas, ko mēs cenšamies darīt ar savu piedāvājumu gan skolām, gan skolēniem, gan vispār strādājot ar ļoti auditorijām ļoti plaši. Un vēl runājot par 3 stūri, ko minēja Aija, ka es vēl ļoti vēlētos izcelt šo cilvēku, kas savieno šīs 2 jomas, mākslu un izglītību, un izcelt to, cik liela nozīme ir šiem cilvēkiem, kas ir profesionāļi, kas ir šie mediātori, kas var būt kuratori, kas var būt izglītības projektu vadītāji, bet bez viņiem šī satikšanās nenotiek. Jā, es varu pilnībā pievienoties, jo es arī darbojos šajā jomā. Varbūt tev uzreiz es palūkšu pakomentēt kādam no klātesošiem māksliniekiem, jo es arī sākumā uzsvēru, ka mākslinieks arī ir kā mediātors bieži vien. Ingrīda, varbūt gribi kaut ko pateikt? Pilnīgi noteikti. Manā gadījumā es nezinu, kā citi. Es vispār esmu cilvēks, kuram man patīk skaidrība un saprotamība, un tāpēc es savā mākslā ļoti piedomāju pie tā, lai cilvēki saprastu, ko es gribu pateikt. Un arī skolā es mācu animāciju, tur arī ļoti būtisks faktors, ko esmu sapratusi, kas ir var izdomāt ideju, var izdomāt filmu, bet ja šī filma ir bērnam galvā un viņš nespēja to pastāstīt tā, atbilstoši tam, kā šī filma ir viņam galvā, tad diezgan grūti. Tāpēc mēs ļoti daudz strādājam ar to, lai šī filma ir saprotama. Un lai to, ko tas bērns tur ieliek, to ziņu vai mesidžu. Es arī jau pieslējos jaunajai paudzē un runāju anglicismos. Jā, mēs strādājam pie tā, lai noformulētu šo domu un nodotu arī skatītājiem. Un arī savos projektos arī bieži ļoti tieši strādāju, arī strādājot ar Laikmetīgās mākslas centru. Es strādāju arī ar bērniem, piemēram, un jau savā mākslas praksē arī ieviju izglītības elementus, tādus diezgan tiešus. Jā. Bet varbūt, droši, pakomentēt. Klausoties jūs teiktajā, man ienāca prātā viena doma, kas vairāk attiecas tieši uz mākslu pedagogiem. No izglītības sistēmas kaut kā ir pazudušas skices. Tas par to izteikt to, kas galvā. Ar pirmo reizi to nevar izteikt. Parasti saka, ka pirmās 3 reizes ir vistipiskākās klišejas, un tad pēc tam sāk kaut kas šķilties. Bet padomājiet, kādas ir šīs darba burtnīcas, šīs darba lapas. Šajā laukumiņā iezīmē, tev ir 5 minūtes, un tas būs tavs mākslas darbs. Un man liekas, ka tā ir lielākā zaimošana, kāda šajā kontekstā ir iedomājama. Mācīt ne tikai skaisti uzzīmēt, bet mācīt mākslas darba radīšanas procesu, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Tad tas no tās galvas iznāk ārā. Te varbūt uzreiz rodas jautājums, tad kas ir tie, kas māca šo te radošo procesu? Jā, protams, Ingrīda strādā skolā, Artūrs arī darbojās dažādos projektos, kur tu esi, kā saka, šī saikne starp skatītāju un mākslas darbi. Ja? Varbūt var pastāstīt drusku vairāk, kā jūs arī, kā radoši cilvēki, apgūstat, vai saprotat, kas ir tās labākās metodes, vai kas ir tas labākais ceļš, kā var sarunāties ar ne tikai bērnu, jaunieti, bet principā arī jebkuru citu cilvēku, kurš vēlas apgūt vai mācīties mākslu, ja iesaistīties tajā izglītošanās procesā. Varbūt var pakomentēt par šo, un es tad dotu varbūt vārdu Artūram, nedaudz pēc tam Ilzei. Man nav kaut kādas tādas skaidras pedagoģiskas koncepcijas, pēc kuras vados. Es vispār cenšos darīt to skolā vai kaut kādās darbnīcās, to, kas mani pašu interesē tajā brīdī.
un pārbaudīt kaut kādas hipotēzes, pie kurām es tik un tā strādāju. Vienkārši viņas var labāk atrisināt, kad ir tā klase, ir tas cilvēku daudzums noteikts. Bet tas mans redzējums ir tāds ļoti vienkāršs. Es domāju, ka jā, mēs pieņemam, ka skola sagatavo augošu, topošo pilsoni dzīvei sabiedrībā, tad viens no tiem punktiem ir māksla. Ja, kā pieaudzis cilvēks, viņš ik pa brīdi atdursies pret to mākslu, un lai tas nav kultūras šoks, viņš arī skolas laikā satiek tos dzīvus māksliniekus, praktizē mākslu kā autors ar citu mākslinieku palīdzību. Un es vienkārši cenšos skaidrot to savu ceļu, kā es esmu nonācis līdz kaut kādai idejai, un parasti tas neizraisa kaut kādas neizpratni, jā, vai ko mēs te daram. Protams, vienmēr ir bērni, kuriem ir interesantāk aizskriet, viņiem tur sākas, nezinu, futbola treniņš, vai mūzikas skolu, uz mūzikas skolu jāiet, un tā tālāk. Un, tur kaut kāda tāda atlase notiek, jā. Arī bērnu vidū. Nevar pateikt, ka mēs tur ar 100% bērnu strādājam un ar katru var panākt kaut kādu rezultātu. Es domāju, ka nē, un varbūt arī nav tādas nepieciešamības, bet pēc pieredzes varu teikt, ka mākslas darbu var izskaidrot jebkuram. Jebkuru mākslas darbu var izskaidrot jebkuram. Jā, es tieši gribēju dot vārdu Ilzei, arī paldies, Artur. Varbūt var drusku pakomentēt tādu, teiksim, no tādas, kā saka, 3 krāsu vadītājas perspektīvas, un tu esi ilgstoši strādājis tomēr ar mākslas pedagoģiju tieši, gan kā pasniedzēja, tagad docente. Jā, varbūt tād no savas pieredzes, jo man liekas, te ir interesants tas aspekts, kā mēs mācāmies, ja? Kā īstenībā arī cilvēks iegūst šo te saikni ar to mākslu, kā veidojas tā interese vispār, ja? Vai tas veidojās viegli, vai ir tur milzīgi izaicinājumi? Jā, man pašai ir tuvāk tāda fenomenoloģijā balstīta pieeja, kas ir tā kā vērsta uz tādām individuālām pieredzēm un individuālām interesēm. Un es īsti neticu metodēm, kas spēj noklāt visu laukumu. Un, lai tā strādātu, man kā mākslas pasniedzējai ir ļoti labi jāzina māksla. Man ir jāzina, kas notiek. Es ērti jūtos tikai tad, kad man ir tāds liels, nesen redzētu izstāžu tāds atmiņu krājums un attēlu krājums. Protams, attēlu nevar aizvietot tās reālās pieredzes, bet es savā ziņā savu pieredzi izmantoju kā resursu, lai katrā epizodē, kad es tā kā pēc kaut kādām pazīmēm, kaut vai tām pašām skicēm vai teiktā, vai to, ko bērns man rāda, kas viņam patīk, kad es tam varu piespēlēt izcils mākslas piemērus, un viņi tādā veidā tā kā ieinteresēt par to mākslu tādā pilnīgi tiešā veidā. Un faktiski nav arī tad milzīga atšķirība strādājot ar studentiem, jo Mākslas akadēmijā, arī tajās nodarbībās ar studentiem es varu justies kā
kaut kā palīdzoša izprast to mākslas pedagoģiju, izmantojot to mākslas perspektīvu. Es ļoti daudz viņiem rādu mākslas piemērus ar atsaucēm un lūdzu viņiem meklēt, piedāvāt mākslas piemērus pēc konkrētiem kritērijiem, bet tā nav tādas metodes, kā tur nostāties un mācīt, jo, ja tā māksla paliek aiz durvīm, tad tur īsti nekas nebūs. Un savukārt, tāda mēģinājums pārstāstīt mākslas vēsturi, man īsti arī neliekas, ka vairs ir tāda universāla metode. Ir ļoti maz jauniešu, kurus interesē tas viss, kas tur aiz kā sekoja un kā tur bija. Un tur arī vēl ir tie riski, līdz mūsdienām nepaspēt nokļūt. Es uzskatu, ka labus rezultātus, vai tas rezultāts arī ir tāds šaubīgs vārds, ka jēdzīgu to procesu var nodrošināt un to interesi panākt, ja tu vari ar bumbiņu pamest pretī savu piemēru viņa kaut kādam uzjundītam jautājumam. Tur nav īsti audzēkņu vecumam nozīme. Man tas šķiet interesanti, Ilze, ko tu saki, tāpēc, ka ir daudz dažādu diskusiju mūsdienās par to, vai ir nepieciešams specializēti apgūt, piemēram, mākslas pedagoga izglītību, lai mācītu skolās un tam līdzīgi. Un tad ir dažādi viedokļi arī, ko es esmu dzirdējis no skolotājiem, kuri ir neapmierināti, ka tieši tā bērni vairs nemācās šo tādu lineāro mākslas vēsturi, viņi nezina, kas tieši ir baroks, vai kas tieši ir tas. Kaut gan es negribētu šajā sarunā ietikt dziļi kultūra politikas jautājumos, bet varbūt varētu nedaudz pakomentēt vairāk. Es gribētu dot vārdu otrai Ingrīdai Irbei par šo jautājumu, jo tā kā jūs arī strādājat ar interešu izglītību, vai patiešām mūsdienās varbūt šī mākslas izglītība, arī gan tie, kas pasniedz, gan tie, kas apgūst, varbūt tas notiek citādāk. Tam nav vairs nepieciešama, kā saka, apgūt mākslu no seniem laikiem līdz mūsdienām, kā mēs to droši vien lielākā daļa šeit esam darījuši. Tāds jautājums. Jā, es sapratu jautājumu. Man jau liekas tā, jo izglītotāks ir tas pedagogs, kurš māca citu, jo labāk. Un es uzskatu, ka pilnīgi vienalga vai paralēlās, vai lineārās, vai krusteniskās lietas, kas notiek izglītībā, jo tu vairāk zini, jo tas ir labāk. Un Latvijas universitātē, tad, kad mums bija šī vizuālās mākslas skolotāju programma, mēs sagatavojām tos, tad tur bija gan mākslas vēsture, tur bija ļoti daudz dažādas lietas. Un kādreiz arī mācījās 6 gadus augstākā izglītībā šo vizuālās mākslas pedagoga profesiju. Un ar laiku tas arvien samazinās. Šobrīd Latvijas universitāte vairs nesagatavo nākamos vizuālās mākslas skolotājus. Ir programma, kas ir ļoti tāda īsa un tāda eksperimentāla, kur persona, kura ir iegūst kādu augstāko izglītību, kas ir sasaistē, varbūt attālināta ar mākslu, bet, piemēram, arhitekti, viņš vēlās kļūt par vizuālās mākslas pedagogu vispār izglītojošā skolā, un viņš var iestāties tādā īsā programmā, kas ilgst 2 gadus, un tādā ātrā tempā to tur visu apgūt. Un viņam uzreiz pēc 1 gada tiek piedāvāts darbs skolā, bet viņam ir piestiprināts mentors, un viņš kopā ar mentoru tad apgūst to visu, kas tur notiek skolā. Man tas liekas diezgan dīvaini.
Bet es neesmu izglītības zinātnes ministre, un es tur neko darīt nevaru. Vienkārši mums piedāvā programmas, mēs viņās iesaistamies, un ir tās nedaudz, kā es saku, visa tā manas pedagoģiskās pieredzes laikā, ko es esmu redzējis, kas ir noticis izglītībā, un tieši mākslas izglītībā, kā tiek sagatavoti pedagogi. Man neliekas, ka tas būtu pareizi, ja ka tur tas mācību ilgums samazinās. Vai vajadzētu būt daudzām lietām, kas tiek apgūtas noteikti. Jā, ir jābūt gan mākslas vēsturei viennozīmīgi, ja, ka pedagogam gan tā ir jāzina. Bet kā mācīt, tas jau ir cits jautājums. Ja? Tas jau ir jautājums, kas ir tā personība, vai tā ir personība, kas māca. Tas ir par jebkuru priekšmetu, jebkuru jomu. Manuprāt, mums ir jāveido labi izglītoti cilvēki kā personības, un tad tu vari nodot to savu redzējumu, savas zināšanas kādam citam. Un ja tu neesi personība, ja tev nav to zināšana, tad labāk nestāties lielas auditorijas priekšā. Bet tas ir bijis, kā man liekas, pedagoga profesija ir viena no 3 profesijām, kas ir tāda, ekskluzīvā, tā kā mācītājs, kā ārsts un skolotājs. Un mūžos ir bijis tā, ka mācīt var tas, kuram tā pieredze un bagāža, un viņš pats ir tas, kurš to var nodot. Bet vai tas tā mūsu dienās notiek? Es teiktu, ka ir ļoti labi arī pedagogi. Nevar tā teikt, ka nav sagatavoti. Bet man vienmēr ir bijusi tāda sāpe par to, ka 90. gados, kad mums ļoti daudz kas juka bruka, un tas pats arī notika izglītībā, un izglītība ir viena no tām jomām, kur ir visvairāk mainījušies ministri, kur visvairāk ir, kā var teikt, kišmiša rozīnēm. Un man ir tāda sāpe par to, ka kādreiz Mākslas akadēmijā sagatavoja ļoti profesionāls pedagogs, jo tur ļoti liela komponente bija šie te mākslas priekšmeti. Un arī, protams, pedagoģija. Tur bija ļoti augstas klases mācību spēki, kas sagatavoja šos. 90. gados tas mainījās, jā, to pārņēma Latvijas universitāte, sagatavoja vizuālās mākslas skolotājus, un tur arī tā proporcija māksla pret pedagoģiju, šie te pedagoģijas kursi, tā proporcija tika izjaukta, un tas, man liekas, arī varbūt nebija tik labi. Bet tagad ir arvien švakāk, jo samazinās pats mācību ilgums, ja, šiem te personām, kuras grib apgūt vizuālās mākslas pedagoga profesiju, ir ļoti mazs laiks iedots, manuprāt. Un tu nevari to visu lielo bagāžu, kas būtu jāzina, lai tu tajā ietilpinātu. Tāds ir mans viedoklis. Jā, paldies. Te man varbūt uzreiz gribas tā atrast to kaut kādu to vidusceļu. Starp šo te profesionāli izglītoto pedagogu un to, kurš, teiksim, varbūt pat pašmācības ceļā ir iegājis skolā strādāt, kā otra Ingrīda, kas mums šeit sēž. Bet arī varbūt es gribētu dzirdēt vēl to komentāru, jo te ir tā saikne starp laikmatīgās mākslas vidi un tieši, ko arī Laikmatīgās mākslas centrs dara, tas ir uzņemās ir kā daļēji šo te izglītības lomu, ja? Protams, ar mērķi arī veidot sev kaut kādu šo te publiku, ja? un vienkārši, mediēt mākslu. Un tad es gribētu varbūt dzirdēt vairāk, kāpēc vispār organizācijas to uzņemās mūsdienās. Droši vien arī jāja, pēc tam varēs par to pakomentēt, bet man tā interese, jā, jo tas ir liels izaicinājums, un otrkārt, mākslas centram strādājot, jūs jau, kā saka, nealgojat tad profesionālus pedagogus, bet īstenībā ar šo te programmu, piemēram, mākslinieks ir klātesošs, kas man šeit bija lieliska programma, kur mākslinieki devās uz skolām un tā kā rezidēja skolās, ja?
tad jūs tā kā darbojāties īstenībā tā kā tiešā veidā ar šo te savu auditoriju, nu tā kā arī to nākotnes auditoriju. Varbūt kāda no jums grib pakomentēt par šo aspektu un varbūt padalīties, kas ir tie lielākie izaicinājumi un kāpēc vispār jūs kaut ko tādu darat? Nu jā, man liekas, ka viena no tām atslēgām, kādēļ tas projekts izvērtās tik veiksmīgs, atgādināšu, jā, mākslinieks ir klātesošs, tās bija ilgtermiņa 7 mākslinieku rezidents dažādās Latvijas skolās. Visas no šīm skolām bija vispār izglītojošās skolas, un mums bija arī svarīgs aspekts, lai šīs rezidents darbotos iekļaujoši, tātad, lai būtu pārstāvēti arī bērni un jaunieši ar dažādiem traucējumiem, ko mums izdevās arī tādas skolas atrast, un tieši šajās klasēs mākslinieki arī darbojās. Un, jā, tā veiksmes atslēga man šķiet šim projektam bija tieši tā, ka mēs viņu balstījām sabiedrības vajadzībās, tieši balstījām savā pieredzē iepriekš strādājot skolās, programmas Skolas Somas ietvaros, kur tātad mēs zinām, mūs uzaicina skola, mēs ar mākslinieku aizbraucam, mēs tur 2 stundiņas ar šo klasi darbojamies, bet pēc tam ir tik daudz neatbildētu jautājumu un tik daudz tādu materiālu, ar ko strādāt, gan ko varētu vēl darīt ar šo grupu, un tik daudz to pārdomu, ka mēs gribējām vienkārši strādāt ar šīm te skolām. Daudzas no tām, kas bija projektā, mēs jau pazinām, un mēs gribējām ar viņām turpināt šo sadarbību. Un, nu jā, tā tad ilgtermiņa sadarbība, viens atslēgas vārds un vajadzībās balstīts tā kā produkts. Jo projektā mēs arī ļoti daudz strādājam ar skolotājiem, ko darīja man kolēģa Lība Bērziņa. Viņa veidoja skolotāju fokus grupu, kas vienlaikus bija arī tāds skolotāju kopienas atbalsta grupa, kur viņiem bija iespēja savstarpēji kopradē izstrādāt šādu te metodisko materiālu, ko viņi var pēc tam lietot vai vizuālās mākslas skolā stundās vai jebkurā citā stundā, kur viņi potenciāli saredz, kā viņi var integrēt laikmetīgo mākslu. Nu jā, tā kā man liekas, ka tās tādas 2 veiksmes vēl varbūt Artūrs grib pakomentēt no sava viedokļa. Varbūt man tāds tīri jautājums, kā bija strādāt ar skolotājiem? Es pieļauju, ka tāds mans pieņēmums droši vien, ka bērni ir diezgan atsaucīgi, bet kā ir ar skolotājiem tieši? Nu, mums paveicās, mēs strādājam Strenču pamatskolu. Pamatskolu? Ne, kāds pareizi? Pamatskolu, jā. Un tur ir apbrīnojams kolektīvs, es domāju, bija diezgan atvērti pedagogi un palīdzēja mums visādi saprast un ievērot kaut kādus tādus momentus, kurus mēs bez pedagoģiskās izglītības varbūt nezinātu un neņemtu vērā savādāk. Es pat nezinu, ko pēc tam mēs vienkārši nebija tādas, mēs kopā neko nedarījām ar pedagogiem, jā, ar pedagogiem strādājām Māra un Lība. Mēs vairāk ar skolniekiem. Nu, es domāju, tieši tā kaut kā tas uzticēšanas moments, jā, ka mēs, pedagogi pateica, jā, mēs jums savas klases, savus bērnus, par kuriem viņi ļoti rūpējās, vismaz Strenču gadījumā, tur katrs bērns, man liekas, ir aprūpēts daudz vairāk nekā lielās Rīgas skolās, bet viņi kaut kā uzticējās, jā, dažreiz pasakoja, ko mēs daram, bet ne vairāk, jā, es teiktu, tā neviens nejaucās. Bet tu tagad esi turpinājis tādu savu radošo darbību Strenčos. Es redzēju, šovasar bija arī dažādi mākslas notikumu programma, vai šis projekts Mākslinieks ir klātesošs, tad veda pie tādas, kā saka, padziļinātas sadarbības ar vietējo kopienu. Jo man šķiet, šeit ienāk arī tas jautājums jau tāds plašāks, ka tādi izglītojoši aspekti tiek ienesti tajā sadarbībā jau ar citiem spēlētājiem vietējā kopienā.
Jā, tas tā sanāca chronoloģiski, ka mēs sākām ar skolu un turpinājām ar skaņu mākslu un fotomākslu jau pašos Strenčos. Es teiktu, varbūt viens no tiem tādiem redzamiem rezultātiem ir tas, ka pat izstādot darbus pilsētvidē, mēs nekad nepiedzīvojam nekādus vandalisma, pat diezgan trauslus darbus, kurus katrs skolnieks vienkārši garām ejot varētu izjaukt. Mēs nekad nepiedzīvojam nekādu vandalismu. Es domāju, tas bija daļai tāpēc, ka mēs pirms tam ar tiem pašiem skolniekiem, un tā sabiedrība ir diezgan kompakta kopiena, mēs radījām paši mākslu, ja, un viņi aptuveni saprata, kas tas ir, un ka tas nav svešķermenis, bet tas ir kaut kāds auglis, ja, pie kura kāds ir strādājis. Tā, varu noilustrēt. Nevaru konceptualizēt vai vispārināt, bet varu noilustrēt. Vai tas nav tas moments arī, ka tomēr, jā, kad mākslinieks ir klātesošs vairāk, tad veidojās tāda lielāka izpratne par to mākslas darba vērtību un nozīmīgumu? Ingrīda, varbūt tu vari kaut ko arī pakomentēt. Es saprotu, ka tu strādā skolā jau kādu laiku. Jā, jā 7. gads jābūs, jā. Jā, man liekas, ka manā gadījumā īstenībā ir tā, ka tas īstenībā gandrīz vai jāskrien uz priekšu pie nākamā jautājuma. Bet, jā, tā mana pieredze, tā kā es strādāju ar feminismu mākslu, kas kā māksliniece, tas jau rada cilvēkos ļoti daudz negatīvu emociju. Līdz ar to īstenībā man ir jāizdara ļoti, strādājot mākslā, man ir jāizdara ļoti liels darbs, lai vispār kaut kā veiktu šo komunikāciju. Jo cilvēki jau ir naidīgi noskaņoti, tāpēc tur, man liekas, tā spēle ir mazliet cita. Tas spēles laukums. Kāpēc naidīgi noskaņoti? Tāpēc, ka ir ļoti daudz stereotipu par to, kas ir feminisms, ļoti daudz tādu negatīvu konotāciju, kas cilvēkiem, kas īstenībā ļoti, manuprāt, ļoti tieši saistīts ar izglītību, ka izglītībā nav šī feminisma. Līdz ar to feminisms netiek mācīts, par feminismiem īstenībā jārunā. Viņi netiek mācīti un cilvēkiem nav izpratnes. Man liekas, tieši tas pats īstenībā absolūti identiski notiek ar mūsdienu mākslu, jo cilvēkiem ir mazāk zināšanu, viņiem mazāk skaidro, mazāk stāsta, jo arī par mūsdienu mākslu jau arī ļoti bieži cilvēki saka, to jau arī mans bērns var izdarīt, un ir tāds ļoti novienkāršots. Un par feminismu tieši tāpat ir kaut kāds tāds stereotips par kareivīgo sievieti, kur ienīst visus vīriešus, un līdz ar to tas viss tiek ļoti tā primitivizēts un vienkāršots. Tāpēc, man liekas, gan mūsdienu mākslā, gan feminismā ir jau ir kaut kā tā situācija ir savādāka. Pat ja es taisu darbu, kas, manuprāt, priekš manis ir neitrāls, viņš var izraisīt ļoti spēcīgu reakciju, kas tieši, manuprāt, ir saistīta ar šo neizpratni sienu, izglītības trūkumu. Un, tāpēc arī, principā, es esmu spiesta, gandrīz spiesta, bet tas arī, to tā ar laiku sāku uztvert, ka šis dialogs vai šī izstāstīšana un skaidrošana ir absolūti nepieciešama, lai vispār veidotu komunikāciju. Un skolā, protams, tas ir savādāk, jo tur es nemācu feminismu, diemžēl, es gribētu. Bet jā, tas, ko es mācu, ir vairāk kaut kādas tehniskās lietas, bet arī es mēģinu arī tā kā tas ir tehnikums, tad vairāk, kas ir ļoti forši īstenībā, ka mēs tur mācam prasmes. Es dzirdu sevi. Un līdz ar to, bet es cenšos integrēt arī mākslu, jo, man liekas, lai uztaisītu labu darbu, kas mākslas akadēmijā man atkal pietrūka šo tehnisko prasmi, tās man kā tādam 90. gadu bērnam pašai vajadzēja iemācīties iemet ūdenī reklāmas aģentūrā vai kur un tu peldi vai filmu studijā, bet man liekas, tās ir tādas divas prasmes, gan praktiskā, gan šī mākslas daļa, kompozīcijas vai vēstījuma un konceptualizēšanas lieta. Tur, man liekas, strādājot ar bērniem, man liekas, man ir vieglāk, jo īstenībā, man liekas, būtiski sastāvdaļa ir vienkārši kontakts. Tu teici, ka es pašmācības ceļā apguvu pedagoģiju, tā īsti nav.
Man ir, mācoties akadēmijā, mums ir obligātās pedagoģijas stundas, un arī, lai kļūtu par skolotāju, ir jāaiziet arī tādi, kas, protams, salīdzinot ar pedagoģisko izglītību, tomēr ir smieklīgi, bet mums ir tādi 72 stundu kursi. Es domāju, ka tas ir tāds, tāds izmisums solis varbūt vispār no valdības puses, ka nav to skolotāju, bet, protams, ja ir, kā es esmu pabeigusi Mākslas akadēmiju, Igaunijas Mākslas akadēmiju, man ir 2 maģistri, vienot sakot, man ir kaut kāda profesionālā sagatavotība, nevar teikt, ka es vienkārši tur atnācu un kaut ko mēģinu tur mācīt. Jā, un ar bērniem, man liekas, es esmu sapratusi, ka būtiskākais ir nodibināt kontaktu. Īstenībā līdzīgi, kā es teicu, gan par feminismu, gan par mūsdienu mākslu, ir jāveido šis kontakts, un ja ir šis kontakts, tad, ja veidojas dialogs, tad tu vari runāt ar šiem bērniem, un tad tiem bērniem var visu kaut ko izskaidrot, pastāstīt. Un arī man piemēram, ir ļoti būtisks arī šaubu moments, ka jo man mazliet mulsina arī tas uzstādījums par to ideālo skolotāju, morāls karognesēju, kas ir tāds absolūti, kas ir perfekta. Īstenībā mums ir vairāk skolotāju, sieviešu, tāpēc īstenībā vajadzētu sieviešu dzimtē lietot vienmēr skolotājās. Tāpat visi lieto vīriešu dzimtē. Tas ir mans tāds. Bet jā, vienādi sakot, jā, man liekas, ka man ir būtiski arī teikt bērniem, ka es kļūdos. Es arī atvainojos. Ja es esmu kļūdījusies, es atvainojos, kas, manuprāt, tas varbūt nav it kā tieši saistīts ar mūsdienu mākslu, bet manā galvā tas ir saistīts ar domāšanu, šaubīšanos un arī ar kaut kādu tādu hierarhiskās sistēmas, kas, diemžēl, joprojām skolā darbojās, izjaukšanu. Jo bērniem kaut kā joprojām ir iesēdies, kad es sāku mācīt, man ļoti mulsināja, ka viņi gaida no manis, ka es viņiem teikšu, ko un kā darīt. Un ar laiku tu sāc iemācīties precīzi, teikt, ko un kā darīt, bet es sapratu, ka es negribu iet to ceļu, ka es esmu perfekta, bet es vienkārši teikšu, es kļūdos, un tas arī man pašai iedrošina, man pašai palīdz. Un, man liekas, tas ir tāds ļoti slippery slope, slīdens ceļš ar to perfekciju un to morāli un kaut kādu, kas arī tur jautājums par to, kādas ir tās robežas. Bet jā, man liekas, ka man būtiskākais, laikam, ir, kas Latvijā vispār ir arī problemātiski, ir šis dialogs. Un caur sarunām, dialogu un kaut kādu var panākt šo sapratni par mākslu, un tad arī rodas, man liekas, arī tā interese, un arī pozitīvā interese. To es dzirdu no daudziem, un, protams, ne tikai šajā diskusijā, bet visu laiku, kā veidot šo te saikni, šo te komunikatīvo saikni starp, principā starp jebko, ja bērns, skolotājs, muzejs, vai organizācija un kā šī te publika, man liekas interesanti, ka tu pieminēji stereotipus, jo mums Latvijā tomēr ir ļoti, ļoti daudz stereotipu, ļoti daudz tādu lietu, kam skatītājiem arī, vai tam, kas kaut ko uztver, ir jāpārkāpj pāri, un ar to ir jāstrādā. Un tad man iešāvās prātā kaut tāds komentārs, kas bieži izskan, kad kāds mākslas darbs izraisa sabiedrībā lielu rezonanci, piemēram, bija pirms kāda laika Brektes murālis, un tam līdzīgi, ka tad bija komentāri, ka ne jau bērni jāizglīto, bet tie pieaugušie. Un tad varbūt es gribēju dot vārdu vēl Ājai, jo mēs arī aizkadrā parunājām nedaudz par to, ka pašas organizācijas un institūcijas bieži nezinu, kā savai auditorijai padarīt interesantu, piemēram, muzeja kolekciju vai arhīvu vai kādu materiālu. Un ko tad īsti darīt? Šajā gadījumā mēs ļoti labi zinām, ka tomēr tas ir tāds izglītības jautājums, mācīšanas jautājums, kaut kur arī audzināšanas jautājums. Varbūt var drusku pakomentēt par šo. Paldies, man tik daudz ko gribas komentēt, es centīšos valdīties. Bet es tomēr gribu pateikt, tas, ko Artūrs teica par to, ka jūs darat to, kas jums ir interesanti, un jūs teicāt, cik svarīgi ir to izstāžu bagāžu, un faktiski katrs par to teica. Un tas jau ir tas, kas tiem bērniem un jauniešiem ir vajadzīgs, jo viņi ārkārtīgi precīzi nolasa godīgu un īstu attieksmi.
Un varbūt arī tā savā ziņā ir tā zelta atslēdziņa. Mums bija pētījums par 5 gadu darbības rezultātiem, aptaujāja 12. klašu skolēnus, jautāja, kas viņiem ir svarīgs, kas viņiem nav svarīgs. Ailītē, kas ir svarīgs, visbiežāk bija ar mums runāja saprotamā un cieņpilnā valodā. Neiztaisījās par vienaudžiem vai nerunāja kā tikko maģistrus aizstāvējuši, kur var saprast tikai un lai no visiem teikumiem, bet runāja cieņpilnā valodā, rādīja savus šaubu un meklējumu ceļus, savas kļūdas. Un redziet, kāpēc man liekas ir tik ļoti svarīgi, ka mums Latvijā ir šī programma, kas dod iespēju katram bērnam sastapt mākslinieku tādā vai citādā veidā. Tādēļ, ka skolotāji daudz iemeslu pēc, un par to es tagad gari nerunāšu, strādā ar vielu un priekšmetiem. Jūs saprotat, ko es domāju. Viņi izņem vielu, nezinu, vai noliek atpakaļ, un priekšmetiem, bet mākslinieks runā cilvēks ar cilvēku. Un tā ir tā lielā vērtība. Un tā ir tā iespēja pieredzēt, un ja tā pieredze būs bijusi, tad arī tas, kurš aizgājis futbola treniņu, teiks, mums tur bija tāds mākslinieks skolā, īstenībā bija baigi forši. Un tas paliek, un mēs ļoti, ļoti daudz tādas atsauksmes arī saņemam, un es saprotu, ka klātesošie, kas ir strādājuši programmā, arī to paši ir izjutuši. Ir ļoti svarīgi nokomunicēt vēstījumu. Ja šajā gadījumā mēs runājam vairāk par mākslu, vai nu izstāžu reklāmas teksti, vai katalogu ievadi, vai kaut kādi muzeju pieteikumi, mēdz būt 2 veidu. Vieni ir tie reklāmiskie. Šis būs unikāli, nepārspējami, skrieniet, būs par vēlu citādi. Un otrs ir atkal tie ļoti, ļoti samākslotie un gudrie, neko nepasakošie, un neviens ne otrs nepalīdz skolotājiem izvēlēties, jo būsim reāli, skolotājs izvēlas, kuru kultūras norisi, kuru mākslinieku, kuru kultūras jomu un tā tālāk. Un tāpēc mēs ļoti daudz strādājam ar kultūras nozares profesionāļiem un institūcijām, cenšoties atrast to veidu, kas ir pietiekami akadēmiski pieklājīgs un korekts, un tajā pašā laikā neuzkrītoši pasaka priekšā, vai tas varētu noderēt audzināšanas darbā, vai tas attiecas uz vēsturi, vai uz sociālajām zinībām, pat nesaucot vārdā šos mācību priekšmetus, bet palīdzot ieraudzīt skolotājiem, kurā vietā viņš var ielikt savā darbā. Mēs Latvijas skolas somu esam iedabūjuši izglītības likumā kā mācīšanās resursu. Un tas ir ļoti liels sasniegums, un tas ir ļoti tāds drosmīgs solis. Jo tas, ko mēs visu laiku cenšamies darīt, tā labestīgi piespiest skolotāju, atteikties no visiem, bet es nevaru, jo variantiem. Vari, jo mācīšanās notiek ārpus skolas un klases, vari, jo ir iespējams pieredzēt kultūru un padarīt to par tikpat leģitīmu mācīšanās līdzekli kā mācību grāmata vai skolotāja stāstītājs un tā tālāk. Un vēl viena lieta var būt, kāpēc ir tik svarīgi, lai katram šī sastapšanās ar kultūru būtu. Kultūra jau ir mums visapkārt. Reklāmās, pop kultūrā, viņu pašu veidotajā saturā, sociālajos tīklos. Ar katru tikšanos ar mākslinieku, ar katru izstādes apmeklējumu, kāds paņems ideju, kā es labāk to varu darīt. Kā es precīzāk varu savu domu paust un kā es to skaistāk varu izdarīt vai kā citādi. Tātad arī tādā ziņā mums tā ietekme ir. Un liels paldies visiem tiem, kuri jau iesaistās programmā.
Jums nav jākļūst par skolotājiem tajā trafaretajā nozīmē. Jums ir jābūt jums pašiem un jāstieks ar tiem, kas aug mūsu skolās un kuri būs nākamie izstāžu zāļu apmeklētāji. Jā, paldies. Ļoti tāds vērtīgs komentārs un ieteikumi. Bet tad es domāju, jā, skolotājam jābūt aktīvam un tādam, kā saka, proaktīvam, jā, pašam jādomā līdz, pašam jāskatās. Bet kurš var palīdzēt skolotājiem, piemēram, tā kā atrast to pareizāko veidu, ceļu? Var jau būt, ka pašām organizācijām, institūcijām, māksliniekiem arī jādomā, nezinu, par to, kādu materiālu tad viņi sagatavo un vai to varēs, teiksim, skolotājs paņemt. Jā, es pēc tam arī gribēju Ilzei arī iedot vārdu. Es pavisam īsi šajā sakarībā. Mēs no programmas puses esam kopā ar kolēģiem no Izglītības attīstības centra izveidojuši pedagoģu tālāk izglītības programmu. Un tas ir viens veids. Un patiesībā arī tas ir tas, ko var darīt tādas lielākas mākslas institūcijas. Otra lieta - radīt skolotājiem iespēju pašiem ieraudzīt. Jo skolotāja ir ļoti apzinīga, un viņa grib veikt savu darbu labi un pareizi. Un ja es to Brektes jauno izstādi ar tiem mumificētajiem kaķiem vēl neesmu redzējusi, tad es īsti neesmu droša, kā es tur to savējos turien vedīšu un kas no tā viss sanāks. Ar teātra nozari mēs jau esam izveidojuši labu sadarbību. Viņi piedāvā skolotājiem noskatīties, it īpaši mobilās izrādes, un tad viņi saprot, vai šis taču ir brīnišķīgi, šis taču manējiem der. Līdzīgi ir koncertos, dažos gadījumos skolotājiem iespēja iepazīties ar piedāvājumu. Mēģiniet noķert tos skolotājus kaut kādā veidā, jo ticiet man, gluži tāpat kā jūs nezināt, kā mēs tik viens nezinām daudz dzīves jomas, tā arī skolotāji nezina to, kas mums ir pašsaprotams. Un tad tajā savā profesionālajā apzinībā viņi kādreiz arī nobremzē. Jā, es gribēju iedot vārdu Ilzei, varbūt pakomentēt par šo jautājumu, jo kā veidot to saikni labāk, ja? Kā var arī tam skolotājiem vairāk palīdzēt, laikam pretim nākt? Jā, palīdzēt var tikai, ja ir tā vēlme tam skolotājiem. Mēs kā 3 krāsas mākslas centrs diezgan dažādas formas esam izmēģinājuši. Mēs ilgus gadus, laikam tā jāsaka, un savulaik diezgan intensīvi organizējām profesionālās pilnveides kursus. Šobrīd mēs vairāk tā kā apkopojot savu pieredzi, esam pievērsušies mācību tā kā resursu publicēšanai. Un mums ir viena pirms 5 gadiem izdota grāmata, kas, es ceru, daudziem skolotājiem palīdz dizaina mācīšanā un ir procesā arī par grāmatu par glezniecības uztveri un vēl ir arī citas ieceres. Tādā veidā mēģinot to resursu gluži tādā klasiskā grāmatas formā piedāvāt katram, kuram tas varētu noderēt. Zinot skolotāju auditorijas, var teikt, ka tā interese un atsaucība, ja galerijas vai muzeja piedāvā pasākums savā vidē ir ļoti liela. Nevienmēr jau visur var sakārtot tos laikus un tikt, bet man liekas, tā ir lieliska prakse un skolotājiem ir
jāredz māksla. Protams, es arī studentiem mēģinu viņus tā kā stiprināt viņu drosmi, iet uz izstādēm kopā ar saviem izglītojumiem, ja viņi paši to izstādi iepriekš nav redzējuši. Tur ir tādi savi rīki, kā to veiksmīgāk izdarīt, bet, protams, ka skolotājiem būtu proporcionāli jāredz vairāk un iespējams arī, ja iespējams, tad pirms tam. Kaut kā tā, es ar vienu domāju, ka tā interese no skolotāja puses ir tāda nevienāda, un ko darīt ar mākslas skolotājiem, kurus principā neinteresē māksla, es nezinu. Tāda ir, jā. Daudz, jā. Es gribētu tā uz noslēgumu pajautāt vēl tādu vispārīgu jautājumu. Kā jums šķiet, vai pēdējos gados Latvijā sabiedrība ir tā kā kļuvusi atvērtāka vai pat zinošāka tā kā par mākslu, kultūru? Es vienkārši domāju par to klasisko izteicienu, ko bieži cilvēki saka, jā, mans bērns jau arī tā prot, jā. Kā jums šķiet? Kurš grib padalīties? Māra. Man ir ļoti, ļoti vēl daudz, ko man gribētos pateikt šajā sarunā. Bet tieši no laikmetīgās mākslas pozīcijas, jo tas ir diezgan traģiski, ka mums nav vienas institūcijas, kura pilda šo funkciju, kur tas skolotājs vienmēr zina, kur tā laikmetīgā māksla būs, un tad viņam jābūt tam detektīvam un jāatrod vienmēr. Un vēl jau vairāk tas ir tas nezināmais, viņš nav redzējis to izstādi. Tur ir daudz tādi, bet, kāpēc to viņš nedara, un viņš to tiešām nedara. Un, mēs varam runāt par to, ka puslīdz vēl Rīgā skolotāji vēl var piekļūt šai laikmetīgai mākslai, izstādēm, bet arī tas nav tā, ka viņi to ļoti dara. Tieši vērojot, kā tas ir apmeklējums laikmetīgās mākslas centra izstādēs, tāpat ar viņiem ir ļoti jāstrādā, ir jātaisa skolotāja dienas, ir jātaisa šie ceļveži, mēs gatavojam arī aprakstus vienkāršā valodā par mākslas darbiem. Tas viss viņiem ļoti noder, tie ir superīgi rīki, bet ar kuriem arī vajag iepazīstināt, un tas nepietiek tikai izsūtīt vienu ēpastu. Mums ir tiešām milzīgas mailing listas ar 1000 skolu kontaktu, bet tāpat atnāk jau tā viena mazā grupiņa, tie super ieinteresētie, proaktīvie skolotāji, un mēs viņus jau pat zinām, šo te grupiņu. Bet vēl ir tik daudz skolotāju reģionos, un kurus var aizsniegt būtībā tikai braucot pie viņiem. Tur tāda milzīga tāda kompleksa sistēma veidojās. Un vēl viena lieta, ko es gribēju pieminēt noteikti ir, ka es vēlos rosināt, lai arī citas laikmetīgās mākslas institūcijas strādā mērķtiecīgi ar skolām, ar skolotājiem, ar skolēniem. Un tas var nebūt arī nekas tik ļoti sarežģīts, tās var būt vienkārši sarunas ar māksliniekiem, bet ka jūs uzaicināt to tuvējo skolu, kas tepat, piemēram, arī ir brīnišķīga skola, kur krievvalodīgi bērni mācās, bet viņi tik ļoti grib caur to mākslu arī to visu saprast un pietuvoties tam. Jā, man liekas, ļoti grūti atbildāms jautājums, jo es noteikti kā māksliniece es dzīvoju kaut kādā burbulī, tā saucamajā burbulī, bet es arī esmu ne tikai māksliniece, es arī esmu skolotāja, un kā skolotāja es satiekos ar ļoti dažādiem bērniem, un īstenībā tas, ko Māra minēja par šo reģionu lietu, tas ir ļoti būtiski, un ne tikai pat reģionu, bet Rīgas rajonu. Es pati esmu no Vecmilgrāva, kas ir tāds tā kā Bolderāja Vecmilgrāvas tālākie rajoni. Kas jau ir, un mācot bērnus, īstenībā, kad es sāku mācīt, man kā jaunajai skolotāji deva mācīt visādus priekšmetus. Es arī mācīju tādu brīnišķīgu priekšmetu, kas man patika arī, kas saucās dizaina pētniecības metodes, un mēs gājām uz muzejiem, kas īstenībā skolas programmā, lūk, jau ir iestrādāts. Mēs gājām uz muzejiem, tas, protams, ir skolotājs pašas
ziņā, ko izvēlēties, kādas izstādes, bet mēs gājām uz izstādēm, un tad arī viņiem bija jāraksta par to. Es arī rakstīju jautājumus, lai viņi domā par to, ko viņi redzējuši. Un tur es redzēju ļoti dažādi, tāpēc, ka mums ir bērni, uz tehnikumu nāk gan bērni no Rīgas, no bagātākām ģimenēm, gan nāk no laukiem, gan arī nāk no rajoniem. Un tur redzi īstenībā, ka ir daži bērni, kuri vispār, piemēram, nav bijuši muzejā nekad. Un līdz ar to, man liekas, tā pieejamība ir ļoti būtisks faktors. Un ir ļoti, īstenībā diezgan liela atšķirība starp tādiem centra bērniem. Protams, centrā arī dzīvo dažādi. Vienmēr sakot, man liekas, tā ir arī lieta, kas ir saistīta ar ienākumiem, ar to, kādā sociālajā grupā ir šie bērni auguši, kas ar viņiem ir noticis. Un īstenībā ar skolotājiem ir tieši tas pats. Ir jautājums, un arī runājot par to skolotāju proaktivitāti, man īstenībā bija šī uzdzen šērmuli, jo nostrādājot skolā 6 gadus, es vispār sapratu, cik tas ir grūti. Tas ir nenormāli grūti. Un tas, kāda ir Latvijā skolotājas slodze, es strādāju 0,7 slodzi, un tas jau, manuprāt, ir par daudz. Un es arī strādāju otru darbiņu, kas ir māksla, nevis darbiņu, bet darbu. Bet, jā, un es vienkārši redzu pati pēc sevis, ka man tas ir par daudz. Es gribētu strādāt daudz mazāk, bet, ja es strādāšu daudz mazāk, tad es nevarēšu nopelnīt sev iztiku. Un ir tie skolotāji, kur strādā slodzi un vienkārši pie tās noslodzes, lai cilvēks, un es esmu mākslinieks, ok, man tas ir jau defaultā vai automātiski, ka es eju uz izstādēm, man tas interesē, es tveru to lauku. Bet ir skolotāji, kuriem nav šī mākslinieku backgrounda, skolotāji, un viņiem vienkārši nav laika un spēka. Tāpēc, ka, ja skolotājiem maksātu mazāk, slodze būtu mazāka, viņiem būtu asistenti, visas šīs tehniskās problēmas, jāmāca pie datoriem, tad mums ir jātiek galā ar datoriem, ar telpām. Ir tik daudz tādu problēmu, par kurām es vispār nebiju iedomājusies. Es kaut kā biju domājis, kā es tur tikšu galā ar bērniem, viss kārtībā ar bērniem es tieku galā, bet ir tik daudz šo administratīvo lietu, un es redzu arī tas, ka skolā nav ne mentoru, ne psihologu, protams, tiek presē visu laiku malts, bet īstenībā tā situācija ir tāda, ka es redzu, ka pēc tie jaunie aiziet. Tāpēc, ka tu atnāc un tu sastopies ar 101 praktisko problēmu, kuru tev ir jārisina. Un īstenībā, es saprotu, ka tas nav tikai par manu skolu, tas vispār ir par finansējumu. Un ka vajadzētu vairāk ieguldīt cilvēku resursos. Gan skolotājiem maksāt vairāk, gan arī vienkārši vajadzētu, šī asistēšana, vairāk cilvēku, kas atbild par tehniskajām lietām, vairāk plus vēl psihologs un tam līdzīgas lietas. Jo es redzu, ka tiek ieguldīts mājās, tehnikā, bet netiek ieguldīti cilvēku resursos, kas, man liekas, ir ārkārtīgi būtisks faktors. Un tad runāt par to, kāpēc nav skolotāji un kāpēc ir šī problēma, man liekas, tas ir tik uzskatāmi. Un, tāpēc, man liekas, gaidīt to proaktivitāti no skolotājiem var tad, kad viņiem bišķīt noņems no tiem pleciem no skolotājiem to milzīgo nastu, kas īstenībā, diemžēl, Latvijā ir diezgan traki. Tāpēc, es pastrādājot par skolotāju, es ļoti labi varu visu to saprast. Tāpēc, Bet, jau aizrunājos. Jā, mēs varētu turpināt visu slikti reportāžu. un daudz būtu ko teikt, bet mums jāmācās ir arī tas, ka ja kaut kas izdodas un notiek un ir pozitīvs, tad par to ir skaļi jārunā. Un šī gadījumā, atbildot uz to jautājumu, vai kaut kas ir mainījies pēdējos gados, es gribētu teikt, ka tomēr ir mainījies. Visi tie notikumi, kad skolēni saka, es pirmo reizi biju izstādē, sastapu mākslinieku. Mums ir tas brīnišķīgais izteiciens, kas pieder Luīzai Pastorei. Viņa aizbrauc uz skolu, un bērni ir pārsteigti, ka rakstniece ir dzīva. Jo rakstnieki visi ir miruši, par kuriem viņi pārsvarā mācās. Ar māksliniekiem tik traki nav, bet labi, ka tā. Un kaut kāda ūdens pilīte uz tā akmens pila, un ja mēs turpināsim, tad arī notiks lielākas izmaiņas.
Es pilnībā piekrītu, ka ir liela nevienlīdzība un neviendabība kultūras pieejamībā un arī vēlmē, gatavībā to kultūru sastapt. Bet, ja viss būtu tik vienkārši, ka Rīga un pārējā Latvija, tad būtu vienkāršāk. Mums ir pilnīgi skaidri dati, ka arī bērni no Rīgas centra nav bijuši ne Nacionālajā mākslas muzejā, ne viņi zina galerijas, ne kaut ko. Un savukārt bērni no provinces atbrauc un tad ņem priekšā Rīgā visas kultūras institūcijas un dara to nevis formāli, bet patiesi ar jēgu un tikpat ieinteresēt skolotāju vadībā. Ir laikam vēl viena lieta, kas mums ir jāņem vērā, joprojām trenējot savu pacietību un neatlaidību un misijas apziņu. Šobrīd vecāki ir 90. gadu bērni, kuri auga tajos, es atļaušos teikt, juku laikos, kad vecākiem bieži vien nebija laika domāt par kultūru vai tādām augstām matērijām, kad juka darbi, nebija naudas un notika viss pārējais. Reizē ar šīs dienas bērniem mēs rādām kultūru un kultūru vietas arī viņu vecākiem. Mums ir ļoti daudz piemēru, ka vispirms bērns ar klasi aiziet uz to vai citu kultūras institūciju, un pēc tam viņš aicina vecākus līdzi. Un, manuprāt, tas ir brīnišķīgi. Programma darbojas, es jau pieminēju, laikam, jau 7. gadu visā Latvijā, visās skolās, un tas nozīmē, ka katru semestri jūsu cienījamie mākslinieki rīcībā ir 230,000 liela auditorija, kurai jūs varat kaut ko piedāvāt, kuri gaida īstu, labu, atklātu sarunu. Vidēji gadā notiek apmēram 10,000 kultūras norises, kas ir, protams, visās dažādās izpausmes formās, bet tas katliņš ir sācis virt, un to ir jāturpina arī pieskatīt. Pēdējais komentārs šajā sakarībā, ko es gribētu teikt par reģioniem, kā viņiem varētu palīdzēt. Mēs no skolas somas puses jau esam sākuši kaut ko darīt. Vietējie kultūras centri ar ļoti apšaubām repertuāru izvēli bieži vien un tukšām telpām, kurās varētu būt lieliskas izstādes. Tie cilvēki, kas koordinē skolas somu, nav pazīstami ar blakus kabinetā sēdošo novada kultūras darba organizatoru. Mums nāks viņus iepazīstināt. Un arī jums, acīm redzot, ja jūs gribat nonākt līdz tiem reģionu skolotājiem, ir jāatceras par šo resursu un šiem cilvēkiem. Draudzīgs padoms no pieredzes. Tur droši vien arī darbs pašvaldībām būtu vairāk. Jā, pašvaldības teiks, mums ir ļoti daudz darba. Nāciet un sakiet, ko tieši. Un tad vajag to piedāvājumu. Pacietīgu un saprotamu. Paldies. Es arī gribētu paturpināt ar tādu pozitīvu, ja jautāja Maija, un Aija arī teica, ka iet uz to labo pusi, bet ir jāpilina, un tas ir jādara, un es jau varu teikt par to, ko es redzu strādājot ar saviem audzēkņiem interešu izglītībā, par saviem studentiem, kuri mācās mākslu Latvijas universitātē. Es varu teikt to labāko, un par saviem audzēkņiem, visus šos gadus, par savu darbu, mēs darām maksimāli visu, kas būtu tas labākais, ko vajadzētu darīt. Bērni gan apmeklē mākslas izstādes, bet mēs arī ejam uz tādām tuvākajām galerijām, kur ir bezmaksas, jo arī apmeklēt mākslas muzeju, to tik vienkārši nav noorganizēt, jo tas arī ir maksas pasākums, un es jau cenšos tur rakstīt no iestādes lūgumu vēstules, lai mums ir bezmaksas, un dažkārt tas sanāk, dažkārt nē. Nebūtu slikti, ja Latvijā tomēr skolniekiem mūsu skaistākie, lielākie muzeji būtu bez maksas. Tā varētu būt. Un, ja mājas jautājums par to, vai laikmetīgā māksla ienāk
vispār izglītojošās skolās interešu izglītībā ienāk. Un es varu pateikt, ka audzēkņi, kas apmeklē interešu izglītības dažādās studijas, dažādus pulciņus, dažādus ar mākslu un deju un dizainu saistītus, es dzirdu to, ka viņi brauc ar vecākiem, viņi apmeklē ārzemēs, ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs esot, apmeklē mākslas izstādes, un tās ir arī laikmetīgās. Tā kā tas ir ļoti patīkami un pateikt to, ka ir sliktāk, nevar, droši vien, ka tas ir ļoti dažādi, tas ir atšķirīgi, kā jau kolēģi ir minējuši, ir dažādi, bet, man gribētos teikt, ka es redzu, ka ir labāk. Jā, ja jautājums bija par to, vai tā aizspriedumainība ir mazinājusies, es teiktu, ka noteikti jā. Un dažādos aspektos, strādājot Mākslas akadēmijā, jau diezgan, man grūti pateikt, kad tas sākās tā pamazām, bet man vairs nav kaut kā jātaisnojās par mākslas pedagoģijas studiju kursa nozīmīgumu, un tas pieņēmums, ka iešu strādāt skolā, ja galīgi nekas cits dzīvē neizdosies, tas nav šāds uzskats, varbūt kaut kur kādā nostūrī, bet es neesmu to manījusi. Drīzāk ir tā, ka man jautā par tādām limitētām iespējām strādāt skolā, lai papildinātu savu mākslas praksi. Jā, varbūt tas ir. Es īstenībā redzu nākotni tādos, tas neizklausās varbūt kaut kā tur finansiāli pamatoti, bet es redzu nākotni tādos nepilna laika mākslas skolotājos, kuri darbojas kā mākslas profesionāļi. Tas nenozīmē, ka viņam obligāti jābūt tieši māksliniekam, un kas ar savu pieredzi arī dalās tādā skolotāju vai pasniedzēju lomā, vai kaut kādos limitēta laika projektos, vai, es nezinu, 1 dienu vai 2 dienas nedēļā, bet ka tas nav tāda norakšanās tieši tajā, no klases uz klasi, un lielās skolās ar 5 paralēlu klasēm, kur es neapskaužu mākslas skolotāju, kuram nākās atkārtot un beigās jau knapi saprast, kas tur ārā notiek. Bet jā, tā aizspriedumainība pret pedagoģiju kā tādu zemāku jomu no mākslas studentu puses noteikti ir mazinājusies vai faktiski vairs nav. Un interesi par mācīšanu ir. Un vēl 3 krāsās, satiekoties ar bērniem un arī ar viņu vecākiem, brīžiem ir tāda smieklīga aizspriedumainība no vecāku puses, kas, piemēram, atved bērnu, un viņam ir tāda stingra tāda vēlme, ka viņš grib, lai mēs mācām gleznot. Ka tā kā māksla ir gleznot, un tas pārējais kaut kāda lipinājuma, tas tur tā vai ne, brīvā laikā. Vai nebūtiski. Un mēs konsekventi katru rudeni rīkojam vecāku sapulci, it īpaši fokusējoties uz jaunpienākušu audzēkņu vecākiem. Un mēs tajā vecāku sapulcē stāstām par mākslu un par paralēlēm, tādos domāšanas virzienos, kas ir laikmetīgā mākslā, un kādi ir tie mūsu centieni mākslas nodarbībās. Un, tad tie, kas notic, tie turpina. Un man liekas, ka tie
ka ir mazinājies arī tas, ka vecāki kaut kādus savus nerealizētos sapņus mēģina īstenot caur bērniem. Brīžiem viņi arī to ļoti atklāti pasaka, ka man vienmēr gribējās mācīties glezniecību, bet kaut kā nesanāca, bet viņam gan vajag. Ja? Un ka tā māksla ir krietni daudzveidīgāka, un tas ir kaut kā tā cerīgi. Un vēl pat pagājušajā nedēļā 3 krāsās vienkārši ienāca, ieplanēja 4 vidusskolēni, no kuriem 2 bija mūsu 3 krāsas bijušie audzēkņi, kas šobrīd mācās vidusskolā, un vēl 2 meitenes bija līdzi kaut kāda, kas īsti nesaprata, kur viņas ir atnākuši, un viņi bija ienākuši apjautāties, kas foršs notiek mākslā, ka vajadzētu, viņiem bija doma iet uz izstādēm, un tad es viņiem tur pastāstīju, ko es tur esmu redzējis, un tad viņiem tur arī bija kaut kādas tur listi, un tad tas Emīls, tas galvenais iniciators, viņš teica, mums galvenais kritērijs ir, lai nav jāmaksā. Un tad viņi tur tā devās tālāk. Jā, paldies, jā. Un tad, kā saka, beiga vārdi. Cik atbildīgi skan. Man līdzīgi, ka mums visiem nav kaut kādu datu, kas ļautu par kaut ko tādu spriest vai aizspriedumu mazinās par laikmetīgo mākslu un savu tādu individuālo pieredzi. Es galīgi negribēju to vispārināt, bet es ļoti maz saskaros ar kaut kādiem stereotipiem. Varbūt jāsaka paldies interneta izplatībai, ka tas ir visaptvēroši šobrīd un visu, ko ir jau redzējuši un daudz ko zina. Tas, ka pedagogi piedalās visādās programmās un visādos kursos, daudzi no kuriem ir izgājuši arī Laikmetīgās mākslas centra organizētām tikšanām reizēm un lasījuši kaut kādus metodiskos materiālus par laikmetīgo mākslu. Es pat teiktu, ka skolnieki reģionos un Rīgā maz atšķirās. Vienīgais, ka varbūt skolnieki reģionos daudz ko māku vēl darīt ar rokām. Ja Rīgas skolniekam ir izaicinājums izgriezt pēc izmēra caurumu papīra glāzītē, tad Strenčos man skolnieki var uztaisīt no koka kasti pēc izmēriem un sanaglot un nozāģēt. Jā, tāpēc laikam jāuzskata, ka ir uzlabojusies situācija. Paldies visiem runātājiem šeit šīs diskusijas. Diemžēl mums ir jābeidz, jo laiks ir iztecējis. Droši vien varētu runāt vēl par dažādiem jautājumiem. Man arī, protams, pašai patika dzirdēt, ka ir tādi diezgan pozitīvi viedokļi arī par mākslas pedagoģijas situāciju mūsdienās. Un, protams, ka ir daudz kas uzlabojas, bet vienlaikus skaidrs, ka ir ļoti daudz arī problēmu. Varbūt mēs šajā diskusijā, kā saka, nelikām uzsvaru, lai analizētu to, kas iztrūkst. Un skaidrs, ka māksla un izglītība mūsu Latvijas tādā kultūra telpā, tur ir daudz, kas vēl jādara. Tas, kas notiek, ir ļoti fragmentārs, kā arī pamanījāt no diskusijas, bet ir daudz uzlabojumu un ar cerībām, ka tuvākā nākotnē būs vēl. Paldies jums visiem. Paldies arī skatītājiem un klausītājiem. Un paldies organizatoriem, protams.